Geto alianses Valmiera otrais posms tūlīt sāksies. Spēlētāji iesildās. Viņi ir gatavi cīnīties par pirmo vietu, cīnīties par piedalīšanos un vienkārši labi pavadīt laiku, tāpēc es varbūt laikam nedošu starta signālu, es neesmu galvenais, bet nu, starts. Ir atklāta jauna atrakcija Geto dēlis. Fenomenālākajām atrakcijām šaipus gaujas. Un es noteikti viņā piedalīšos, tāpēc es no sākuma iešu meklēt savu flomasteru. Es atradu savu flomasteru. Tad vienīgais, ko es vēlētos ierakstīt. Tas ir mans paraksts arī. Beyond from the heart, from the soul, you can feel. If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. But please don't cry, just know that I have made these songs for you. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Pasākums ļoti labi izdevies. Vēl, protams, nav beidzies, skatīsimies, kā viss notiks. Cilvēki sanākuši praktiski tikpat daudz, cik iepriekšējā reizē. Jā, tikai nav florbolisti. Pasākumu aizdīs stipri vieglāk, dēļ tā, ka nav nekāda mūziķi, nav florbolisti, visi koncentrēs tikai uz basketbolu. Blessing in disguise, but I am not hiding who I am. Open your eyes, bro. If I ever met you, I appreciate the love, yo. Girls that I dated. Ja sviestmaizei piesien kaķi, un viņa met no 3. stāva, uz kā šis objekts nosēdīsies? Uz kaķa? 4. laukā. Uz kājām. Uz sviestmaizes kājām? Jā. Uz maizes? Uz maizes? Pirmkārt, kaķi nemetīsim pa logārā. Nu, maigi izgrūdīsim. Viņš Kā, pats izlaiks varbūt. uz kā piezemēsies? Jā. Piezemēsies uz zemes, vai arī uz betona, atkarībā, kas tur būs. Es domāju, ka tas būs elektrības ģenerators. Uz kājām, kaķis. Uz kājām, tātad sviestmaizes galīgi vienalga, jā? Viņa neuzvarēs, nē. Nu jā, tas svars un fizika un tā. Tā ir ārkārtīgs jautājums. Es domāju, ka viņš varētu paslīdēt uz muguras nedaudz uz sviestu un tad apmesties otrādāk uz kājām. Kurš? Nu, kaķis ir sviestmaizes uz muguras. Nu, bišķi, nu. Kājām! Uz Kājām! Nu, Uz maizes! izdomāju. Kājām! Uz kājām! Uz maizes! Uz sviesta! Nu, kāpēc? Tu argumentējiet viens Nu otru. jā, kājas ir uz sviesta! Uz sāna. Uz sāna? Jā. Uz kura sāna? Kreisā. Kreisā sāna, kāpēc? Argumentē. Tāpēc tas ir kreisais. Nu, jā, tas normāli, tas loģiski, manuprāt. The LA Leakers, baby. Get on the team. The Los Angeles Lakers. Hold up. Where the fuck did y'all get this record from, homie? Stop. LA Leakers. Kendrick Lamar been here with my family. LA Leakers. Get it cracking. You already know this Top Dog Entertainment right here. Tune in. What up? LA Leakers, let's go. LA Leakers. Pirmā Geto Games dunk kontestā uzvarētājs Jānis Engers. Ko tu teiksi par savu izpildījumu šodien? Nu, es
darīju visu, kas bija manos spēkos. Biju satraucies, tas bija man pirmais danku konkurss, kurās piedalos. Līdz šim es vienmēr biju pēdējā brīdī vai nu atteicies vai nolēms nepiedalīties. Nu, tagad es uzskatu, ka es turpināšu to darīt. Man liekas, tas man izdevās šodien. Kādi bija tie faktori, kas tev palīdzēja? Labās botes, iespējams, labi ieveidotā frizūra pirms danka. Kas bija tie? Panākam atslēg. Slidenais segums, skatītāja atbalsts. Tiešām bija jūtams arī žūrijā, visi pazīstam. Tas man arī kaut kādā ziņā palīdzēja. Kā redzēju, saņem 10 punktus. Jā, lieliski. Tagad es vadīšu Geto Games. Dodamies tā pēc nākamā skatītāja. Pēc nākamā fotogrāfa. Izcili, perfekti. Kā tu izbaudi pasākumu? Vai tikai caur objektīvu aci vai arī kā savādāk? Pārsvarā tikai un vienīgi caur šajien. Bet kaut kā arī savādāk skaties vai kādi cilvēki ir? Tādi, varēja būt aktīvāki. Aktīvāki? Kādā ziņā aktīvāki? Tagad tu počoji, tad arī pasīties, tev nevis novērsties. Jā, ir kautīgs cilvēks. Es pats esmu to ievērojis. Viņš ļoti ir iejuties savā darbā. Konkurence, spriedze, asa, viens pret otru. Nebildēt mani, viens otru bildēt! Tas ir Geto dēlis. Mums nāk vienkārši vienalga, kurš cilvēks, random cilvēki nāk. Un viņi izsaka savas domas par Geto, raksta visu, kas viņiem ienāk prātā, novēlējums priekš mums. Un pilnībā visu, ko viņi grib. Viens no labākajiem ir nekad nepadodies, nekad neapstājies, vienmēr piedalies. Tad vēl man ļoti patīk Don't Worry and Cry, Play Geto and Smile. Un jā, ir tā arī visādi interesantie un ar savu humoriņu, kā piemēram, katrs pats ir savs laimes ivars. Klausies, vai tā ir taisnība, ka tu piedalies Eiropas parlamenta vēlēšanās? Nekādā gadījumā. Jo es vienkārši Rīgā redzēju uz kaut kādām 5 pieturām tavu plakātu. Normāli. Es neteiktu normāli, jo tu tur īsti nebija piedienīgi saģērbies. Tu biji mēģinājis, bet nesanāca. Ar ko tu to skaidro? Vai, menedžments sūdīgs. Menedžments vainīgs. Tu pats esi labs, jā? Jā, protams. Ko tu mainīsi Latvijā? Kas būs tas, ar ko tu iesi pārēji pie Eiropas un teiks, ziniet, ko mums Latvijā vajag vairāk? Basketbols. Vairāk basketbolu, mums vajag vairāk sportu. Vairāk sportu, mums vajag mazāk stundas. Stundas, jā! Tā ir pareiza atbilde, jā. Tu domā, tev ievēlēs? Jā. Jā? Tev kaut kas uz galvas? Jā, tikko kāds. Ko tu mainīsi, ja pieņemsim, tev ievēlēs? Nezinu. Pieņemsim, es gribu, lai Latvijai vairāk Klubu čista. Klubu? Jā. Klubu? Tu esi klubiem jau? Nē, tā varētu būt. Viņš arī iet? Nē, es nezinu, viņš pa jaunu. Nē, nesties blakus, man liekas. Viņš pa jaunu. Tu esi pa jaunu? Tu neesi klubiem? Viņam tā 5 kāds ir. Viņa laikam nezin, kas ir mana skola, tas, ko saku, ir tīrā mēce. Everybody's joking now, the clock's run out, time's over. Otrais posms ir gandrīz noslēdzies. Ir bijušas labas emocijas, labas spēles, viss ir bijis labs. Un es ceru, ka tāds būs arī nākamais posms. Galvenais, lai uzvar draudzība. Bet draudzība neuzvarēs, uzvarēs labākais, tāpēc to būs fināls, mēs viņu sagaidīsim. Bet es no jums atvados līdz nākamajā reizē. Čau!